Izdegšana pašreiz ir ļoti populārs vārds un moderns, un izdegšana ir atzīta kā psiholoģisks un emocionāls stāvoklis, ir ieviesta 11. starptautisko slimību klasifikācijā. Un tātad, ja tagad es saku, ka pacientam ir izdegšana, tad es varu viņam pieprasīt citās pasaules valstīs, Latvijā, protams, vēl nē, bet rehabilitāciju un atbilstošo atbalstu, arī psihologu palīdzību. Un izdegšana ir tieši saistīta ar cilvēka profesionālo darbību. Izdegšana netiek saistīta ar kaut kādu viņa dzīvesveidu, tur būs cits diagnozes mūsu vidē, bet izdegšana tā tad ir nodefinēta, un izdegšanai ir raksturīgi 3 parametri. Tas viens ir, kad cilvēkam vairāk nav tāda prieka par to, ko viņš dara, viņš tagad distancējās, viņam rodas cinisms par to, ko viņš dara, un nevēlme piedalīties tajā, ko viņš dara, un viņa produktivitāte ievērojami samazinās.